šodien 98. psalms. Jā, pateikšos Dievam. Jā, paldies Tevis, Tēt, paldies par jaunu, par skaistu, par labu dienu, par vērtīgu dienu, par laiku, par gaisu. Jā, paldies, ka mēs varam labi justies. Paldies par jēgu. Paldies, ka varam būt Tevī. Paldies, ka Tu mūs nodrošini tajā visā, Tēvs. Es arī lūdzos, jā, Svētais Gars, ka Tu, jā, katru vienu no mums stiprini, atbalsti, Tēvs, ka arī tajās reizēs īpaši, kad mēs esam tādi nesaprasti. Jā, vai kad es esmu nesaprasta, vai sekošana Tev, Tēvs, ir kaut kas tik, Tev, Jēzu, ir kaut kas tik. Jā, ka tā daļa no šī ceļa ir šī nesapratne, varbūt no apkārtējās vides. Jā, bet paldies, Tēvs, ka cik daudz vairāk Tu dod brāļus un māsas, jā, tiem, kas seko Tev, Tēvs, un lūdzos, jā, ka Tu stiprini ar savu svēto garu mūs katru vienu šajā ceļā. Būt patiesim tajā, nebūt kaut kādiem randaniem vai tādiem kompromisā, lai tikai kaut kā vēl izpatiktu visiem. Tēvs, būt patiesi tajā, kas mēs esam. Katrs viens. Paldies par Tavu vārdu. Jā, paldies par Tavu vārdu, kurš mūs stiprina, kurš mums palīdz, kurš ir abās pusēs griezīgs zobens. Jā, kas ietiecas dziļi dvēselē, ir doma un sirdsprāta tiesnesis, jā. Paldies Tev, Tēvs, ka ir šis standarts. Jā, paldies, ka ir. Jā, tāda vislielākā gudrība, kāda vien var būt. Tavs vārds. Jā, 98. dziesma, jeb psalms, pateicība par tā kunga pestīšanu dziesma. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, jo viņš dara brīnumus, viņš palīdz ar savu labo roku un ar savu svēto elkoni. Tas kungs ir zinām darījis savu pestīšanu, tautu priekšā viņš parādījis savu taisnību, viņš pieminējis savu žēlstību un savu uzticību Izraēla namam, un visi zemes gali redz mūsu Dieva pestīšanu. Gavilējiet tam kungam visa zeme, skandinājiet priecīgi, līksmojiet priecīgi un dziediet tam kungam ar koklēm un dziesmas skaņu. Ar taurēm un ar bazūņu skaņu gavilējiet ķēniņa tā kunga priekšā, lai jūra krāts un kas iekš tās ir zemes virsa. Un kas iekš tās ir zemes virsa un kas tur dzīvo. Lai upes plaukšķina un kalni, lai kopā līksmojās tā kunga priekšā, jo viņš nāk zemi tiesāt. Viņš tiesās pasauli ar taisnību un ļaudis ar tiesu. Vēlreiz dziediet tam kungam jaunu dziesmu, jo viņš dara brīnumus. Viņš palīdz ar savu labo roku un ar savu svēto elkoni. Tas kungs ir zināma darījis savu pestīšanu tautu priekšā. Viņš parādījis savu taisnību. Viņš pieminēs savu žēlstību un savu uzticību Izraēla namam. Un visi zemes gali redz mūsu Dieva pestīšanu. Gavilējiet tam kungam visa zeme, skandinājiet priecīgi, līksmojieties priecīgi un dziediet. Dziediet tam kungam ar koklēm un dziesmas skaņu. Ar taurēm un ar bazūņu skaņu gavilējiet ķēniņa tā kunga priekšā, lai jūra krāts un kas iekš tās ir zemes virsa un kas tur dzīvo, lai upes plaukšķina un kalni, lai kopā līksmojās. Tā kunga priekšā, jo viņš nāk zemi tiesāt, viņš tiesās pasauli ar taisnību un ļaudis ar tiesu. Amen. Jā, svētīgi tā tauta, kas prot gavilēt. Jā, es lūdzos, ka Svētais Gars, ka Tu atraisi mūs arvien vairāk mūsos šo gudrību par to, ko nozīmē gavilēt. Jā, kad arī atklājas mūsos šo atklāsmi, ka īstenībā visa daba gaida nopūsdamās uz Tevi, kungs.
Un jā, ka tā dzied, ka tā plaukšķina, ka tā dzīvo Tev, kungs. Es lūdzos tās, ka Tu atraisi katrā vienā no mums tādu, jā, tādu savienību ar Tavu radību un, jā, par to, kā viss ir. Lai atraisās patiešām šī skaņa, ko Tu, Dievs, arī rādīji ar skaņu visu, bija vārds un vārds tapa miesa. Un, jā, lai skan pār mums, pār mūsu dzīvēm, mūsu katra viena dzīvēs tāda skaņa, kas ir slavas dziesma radītājam kopā ar upēm, kalniem, debesīm. Jā, lai nāk arī Tava atklāsme par to, cik būtiski ir šī taisnība un tiesa, kad ir tāds standarts uz šīs zemes, kad Dievs ir tas standarts un ka tas ir tik ļoti, ļoti būtiski, jā, tur, kur ir tik daudz netaisnības, tur, kur Tu nekad neesi saņēmis to atvainošanos vai, es nezinu, arī piedošanu, tik daudz šīs zemes, vai ne? Bet debes Tēvs ir taisns, pie viņa ir šī taisnība un tiesa, un mēs dzīvojam zem šīs nepelnītās žēlastības, jo Jēzus ir šajā tiesā, kurš ir samaksājis par visu cilvēku grēkiem, un mūsu daļa ir vienkārši pieņemt. Teikt, Jēzu, jā, es Tev ticu, es pieņemu Tavu upuri, es ticu, ka Tu samaksāji par maniem grēkiem. Tad neviens cilvēks nav taisns, neviens cilvēks nav bez vainas, un neviens cilvēks nevar pats samaksāt par saviem grēkiem. Un, mēs nevaram tā nodzīvot šo dzīvi, lai mēs kādu nebūtu sāpinājuši, aizvainojuši, darījuši vai ņēmuši dalību kādās nelabās, nešķīstās lietās, bet tāpēc ir Jēzus, bet Dievs. Un, es lūdzos, ka mēs varam gremdēties šajā žēlstībā un priecāties un līksmoties par to, ka mūsu parāds ir atlaists. Un, ja Tēvs, ka Tu nāks tiesāt zemi, Tēvs tie, kas sekos Jēzu, un tie būs zem šī zīmoga, kur būs rakstīts samaksāts. Jā, vēl tuvāk Tēvs katru vienu sev. Un, es lūdzos arī, kad mēs katrs viens varam tā kā nebūt tik ļoti pārņemti paši ar sevi, bet vairāk ar Tevi, Tēvs, un redzēt, kā Tu paliec uzticams, kā Tavs gars paliek uzticams. Un, raugoties uz Tevi, mēs iegūstam brīvību, dziedināšanu, mieru, prieku. Jā, Tēvs, māci mūs visā gudrībā. Jēzus Kristus vārdā. Amen.